Bija manas mammas dzimšanas diena. Uz ballīti bija ieradušies daži kaimiņi un draugi no darba. Kļuva jau vēls, un mēs ar brāli devāmies gulēt. Kad gatavojos iemigt, dzirdēju, ka kāds nāk augšu pa kāpnēm. Atvērās durvis, un tur stāvēja manas mammas draugs. Mammas draugs man lika darīt lietas, par kurām kaunējos, lietas, par kurām nevienam nevēlējos stāstīt. Kad viņš izgāja, es dzirdēju viņu atveram brāļa istabas durvis. Dažas nedēļas vēlāk mēs ar brāli skatījāmies ziņas, kurās stāstīja par seksuālo vardarbību. Ziņās stāstīja par cilvēkiem, kas seksuāli izmanto bērnus. Arī par cilvēkiem, kas vēlas iegūt naudu, pakļaujot bērnus seksuālajai izmantošanai. Nākamajā dienā es joprojām domāju par to, ko redzēju televīzijā. Es saņēmu drosmi un izstāstīju savai skolotājai par to, kas notika ar mani un manu brāli. Skolotāja teica, ka ir ļoti drosmīgi un svarīgi par šādām lietām runāt. Tas var notikt gan ar zēniem, gan meitenēm. Vajag atcerēties vienkāršu nosacījumu. Viss, ko sēdz tava apakšveļa, ir tavs, un nevienam nav ļauts darīt tev to, kas liek tev justies nērti vai kaunēties. Skolotāja paskaidroja, ka tā nav mana vaina un ir pareizi par to runāt. Ja tas noticis ar tevi vai kādu, kuru pazīsti, tev noteikti jārunā ar kādu, kam uzticies. Skolotāja teica, ka vissvarīgākais man un manam brālim ir saņemt palīdzību, lai mēs varētu notikušajiem tikt pāri un būt drošībā. Es zinu, ka vīrietis, kas ienāca manā istabā, vairs nedarīs pāri man, manam brālim vai kādam citam bērnam. Valsts, kurā tu dzīvo, ir devusi vairākus solījumus, lai bērni būtu drošībā. Dokumentā, ko sauc par Lanzarotes konvenciju. Pirmais solījums ir uztvert nopietni bērnus, kas meklē palīdzību. Otrais, ka tiks apturēti pieaugušie, kas ļaunprātīgi izmanto bērnus. Un treškārt, bērniem, pret kuriem kāds ir izturējies vardarbīgi, palīdzēs atveseļoties. Ja tev vai kādam, kuru pazīsti, draud briesmas, izstāsti kādam, kam uzticies, vai zvani uz savas valsts bērnu uzticības tālruni, ja neesi droši, kā rīkoties. Un neaizmirsti, ka katram ir tiesības justies droši un būt pasargātam.